Visu izprast zinātnē nekad nav iespējams un nebūs iespējams, bet tas, ko zinātnieki var izdarīt, viņi var ar savu kritisko domāšanu panākt kaut kādu soli priekšā zinātnē un zināšanās kopumā. Fizikas doktors Aleksejs Zolotaryovs dalās ar savu zinātnieka un laboratorijas vadītāja pieredzi un viedokli par to, kas veido labu zinātnes vidi. Strādājot zinātnē, es ļoti daudz redzu cēloņu sakarības cilvēkiem starp komforta zonu un to, ko viņi sasniedz. Jo vairāk viņiem smadzenes ir trenētas uz to, lai iziet no komforta zonas, jo vairāk viņi sasniedz arī pēc tam rezultātus. Jau tagad Aleksejs kopā ar saviem kolēģiem izstrādā gan tādu materiālu pārklājumu, kas spēj uzkrāt ultravioleto starojumu, gan tādu, kas detektē ionizētu starojumu. Šo pētījumu mērķis ir viens – cilvēku drošība. Divi pētījumi, ko mēs uztaisījām ar tiem pārklājumiem. Pirmais ir tie ilgspīdošie pārklājumi. Pārklājums, kurš var uzkrāt enerģiju no apkārtējās gaismas un pēc tam pakāpeniski laikā izstarot viņu atpakaļ. Un otrais pētījums ir ionizējošā starojuma uzkrāšanai. Pēc tam to starojumu var detektēt. To var lietot medicīnas iestādēs, atomreaktoros un jebkurās vidēs, kur notiek darbs ar ionizējošo starojumu drošībai, lai cilvēki nesaņemtu lieku ionizējošo starojumu. Pārklājumiem, kuriem ir ilga pēcspīdēšana, kuri spīd tumsā pēc tam ilgstošu laiku, viens no potenciālajiem pielietojumiem ir, izmantošana ceļazīmēs. Ja pārklāt ceļazīme ar mūsu pārklājumu, var sasniegt efektu, ka pat, ja, brauc ritiņbraucējs, kuram nav nekādas gaismiņas, viņi joprojām pamanīs to ceļazīmi, kaut gan viņiem nav nekāds starotājs līdzi, tāpēc, ka ceļazīme izstaros gaismu pati. Lai tas pārklājums strādātu, viņam nevajag pievadīt ārējo elektrību. Viņš var uzkrāt gaismu no saules dienas laikā un pēc tam pakāpeniski izstarot caur visu nakti. Savukārt, mākoņainās dienās, kad saules nav, gaismu noteikti varēs uzkrāt arī no garām braucošām mašīnām, no viņu lukturiem. Līdz ar to mēs saņemsim kaut kādu ceļzīmi, kura spīdēs kaut kādu noteiktu laiku pēc tam, kad pabrauca garām mašīna. Svarīgi ir veidot atmosfēru zinātnē un laboratorijās iekšā, tā, lai jaunie cilvēki nebaidītos no zinātnes. Kad viņi atnāk uz laboratoriju, viņam būtu sajūta, ka te patīkami atrasties. Ja veidot to atmosfēru pareizi, tā, lai cilvēki brīvi runātu, izpaustu idejas, kaut ko apskatītos, domas ārpus sava lauciņa, tad tā atmosfēra būtu stipri interesantākā, lai tu paliktu.